Čau visiem sporta skatītājiem. Šodien ir īpašs raidījums. Pie mums ciemos ir leģendārās bitva čempionu dalībnieks Andrejs Mūrnieks. Latvijas visspēcīgākais spiedējs. Noteikti visi šī sportā piekritēji sportisti viņu zina jau. Un tātad šodien mums ar viņu būs kopīgs treniņš. Nedaudz, Andrejs, gribētu, lai tu pastāsti, kādi tev ir vislabākie tevi sasniegumi, kādi līdz šim ir bijuši rezultāti un tā tālāk. Pirmkārt, sveicināti. Līdz šim, teiksim, rezultātu ziņā bez ekipējuma man ir 295 kg. To es arī sasniedzu bitvu čempionātā pieminētā. Ja. Spiedu arī savu laiku ar ekipējumu, 355. Labākais rezultāts. Trīskārtējs pasaules čempions esmu VPC versijā un GPC versijā. Tas ir, un Eiropas čempions pieckārtējs varētu būt. Neskaitāms Latvijas čempions. Arī savu laiku arī PFA piedalījos, arī tur bija čempions. Tā īsumā arī viss. Un cik atceros, IPF-ā tavs rezultāts arī bija kaut kā 270 kaut kas tāds, jā? Jā, tas ir 2010. Gada, man liekas, 2010. gada 2,7 saspiedu Talsos. Varētu būt tā, jā. Skaidrs, jā. Un tātad īsumā, ko mēs šodien trenēsim ar tevi? Tātad šodien mēģināsim uztaisīt smago treniņu, spiešanas guļus, klasiski paspiedīsim, aiziesim maksimālu svaru, tad spiedīsim ar lielāku svaru, mazāks reizes un beigās pamēģināsim ar slingšotu, cik nu varēsim, jā. Tad mēs pāriesim uz zemes, mēģināsim paspiest no zemes, atstrādāsim to punktu, kur ir visgrūtāk, jā, teiksim, kaut kādi 10 cm no krūtīm un uz augšas. Tad vēl varētu būt, mēs pastrādāsim ar hantelēm, un tad skatīsimies. Tātad tīri tāds rītīgs spēka treniņš. Tieši tā, tikai balstamies uz spēka attīstību. Vēl es gribēju piebilst, ka nedēļu atpakaļ Andrejs bija apslimis, tā kā viņš tagad ir atpūties, cerams būs labi. Un vēl 2 nedēļas atpakaļ Andrejs piedalījās Polijas turnīrā, kur viņš uzspieda cik? 290, jā? 290. Un vēl pirms tam tu vēlreiz bija kaut kādā turnīrā? 280, jā, tur bija 2 komerces turnīri, 2 nedēļas starpā. Viens sanās ne īpaši labi, tad vēl nebija tā forma, bet nedēļa atpakaļ, uz otru nedēļu atpakaļ, jā, vairāk. Sanāca vajag labi. Ja nebūtu saslims, šodien būtu labs rezultāts. Pavisam noteikti. Es domāju, tāpat būs labi. Tā kā jā, Andrejs daudz trenēs, daudz piedalās un arī neskatoties to, ka viņš apslimis, viņš atbrauc pie mums un būs labs treniņš. Skatāmies. Būs labi. Esam sākuši iesildīties. Pastāst, Andrej, pat cik reizēm mēs iesim mēs pēc 200, es sapratu uz tur 2 vai 1 reizi, bet līdz 200 tu skaiti tās reizes vai tīri tā uz izjūtu? 1, 2, 3, 4, labi, ir tālāk. Vai kā Nē, kā es arī teicu, teiksim, līdz tiem 200 mēs iesim tīri pēc izjūtām, tā, lai kārtīgi iesildītos. 2, 3, 4 reizes, teiksim, līdz 150 mēs kādas 4 reizes atkārtosim, tad mēs pa 2, pa 3. Uzliksim 200, tad sāksim reiķināt, kā mums pa plānu iest tālāk. Es domāju, tur arī būs 2, 3, 2, 3, 2, 3 un tad maksimums. Un tad tos soļus pa cik vai pa 10 vai pa 15 liksim uz augšu arī skatīsies, tīri pēc izjūtas. Pēc 200 es tev pateikšu. Davai, okay. Manā dzīvē, piemēram, ir sportiskā karjerā. Lielas traumas nebijuši nekad. Un tos piegājienus, ko es zālē, ko es daru, nezinu, kā tā iegājas, es ar tādu baiļu sajūtu visu daru. Jo visu laiku domāju par to, ka teiksim, man tikai 2 rokas, man tikai 1 mugura, man tikai 2 kājas. Teiksim, ja kaut kas ar kādu no viņiem kaut kas notiks, cits variants man nav. Es neko nedarīšu vairāk. Tad man ir svarīgi, teiksim, man ir mērķis sasniegt teiksim, kaut kādu noteiktu rezultātu savā dzīvē, ko es iedomājos. Ja? Un ja man kaut kā tā nebūs, visdrīzāk pavisam noteikti es to nesasniegšu nekad. Un tas man teiksim, mudina par to, ka teiksim, nekādas nepārdomātas rīcības es nedaru zālē vispār. Un arī to, kā saka, kultivēju arī zālē, kur es trenējos. Ja? Es vienmēr saku, ka pirmā, kā es tev teicu, drošība pirmajā vietā, ja? Teiksim,
tos pašus drošinātājus, tos pašus asistents, lai blakus stāv, ka tu vienalga. Katram ir savs maksimums. Jā, man pie 100 varbūt nevajag stāvēt, citam obligāti jāstāv. Līdz ar to, laikam dzīvē tā sanāca, ka var tā teikt, ka līdz šim brīdim laikam viss pareizi darīja. Jo lielas traumas tiešām nebija. Lielas traumas, vismaz saistītas ar spiešanu, pavisam noteikti nekā nebija. Mikrotraumas, protams, kaut kādi mazi plīsumiņi, jā? Plīsumiņi, pleces sāp, elpoņi sāp, tas ir normāli, pie tādiem rezultātiem tas ir pilnīgi noteikti normāli. Bet, ar lielām to es varu palēpoties tā, ka, lielas traumas, kas man, nomestu, sezonu nost, nebija nekāda. Tas arī, tas pozitīvākais moments. Tagad tu ar ekipējumu spiedi tos lielos svarus, nebija kaut kāds baigās slodzi uz locītavām un tā tālāk, tur jau 350 taču tomēr. Nē, es arī tur mēģināju vairākas treniņos, likām 60, 80, 380. Ekipējums, viņš man kā tāds arī īpaši patīk, jā, jo tur tomēr viņš īstenībā tas ir ļoti tehnisks, sporta veidā, sadaļā, jā. Un tur tomēr nedaudz jāpiestrādā pie kustības, ļoti daudz jāspiež ar to maiku. Man vienmēr tas bija slinkums, man sirds lieta ir bez ekipējuma spiešana, tur man iet. Un es vienmēr tā slinkoju, un līdz ar to ekipējumu ir tā kā ir. Bet, locītājs baigi nejūtu, laikam tā kā man diezgan labs rezultāts bez ekipējuma. Locītājs ir gatavs pie normāliem rezultātiem. Es arī ar slinkšotu 300, 330, 310, 320, 350, ar maiku 350. Baigā tādas sastāvdaļas. Es saspiestu ar slinkšotu 300 un ar maiku 420, ir jā, tad tur kaut ko var domāt. Jā, bet, tā palielam nebija. Powerlifter siksnes, jā, viņi ir dažādi, ir, ar tiem speciāliem tādiem zamukiem, šitai ir tāda, vienkāršāk, kas man konkrēti nepatīk viņam. Tā kā es esmu slaids puika, jā, man ļoti laba prese, mana prese nedaudz atdurās, šitajā vietā, jā, un tad, kad, man viņi stāv te, jā, piemēram, ja man vajag pietupties, jā, es tupjoties cenšos saglabāt to muguru taisnu, bet tāpat viņi man uzspiež tā, ka es pilnīgi aplemties varu. Līdz ar to, spiešanā pielietoju viņi vispār nesaprot šitās biezās, jo priekšā man
nu, man nevajag, lai viņi man vajag pie muguru. Līdz ar to šitā vieta ir, nu, priekš manis es neatradu nekādas labas īpašības no šitās siksnas, kam viņi patīk, ok, visi labi, bet man ir vecā saucamās labcelšanas siksna, parastā, klasiskā. Šitajā daļā viņa ir ļoti plāna. Šitais siksne ir no 97. gada. Šitā man, principā, kad sāku normāli aktīvi trenēties, tad arī es viņu iegādājos. Labi kalpo. Labi kalpo. Ir tāds reku, šitā tevī kādreiz polsterēta tāda daļa. Un vienā sacensībās es jau piedalījos, es nezinu, ar šito siksnu gadus 5. Un pēkšņi vienam no tiesnesim gribējis pārbaudīt manu siksnu. Un pēc, teiksim, nolikuma polsterēts nevar būt. Nu, kā te nav, un te bija. Nu, man gribēja anulēt rezultātu. Nu, es viņu priekšā paņemu, izrauju visu to. Saku, tā derēs, viņš saka, derēs. Nu, līdz ar to man tagad arī saplēsta tāda ir, bet nu, tālāk viņi nekur nav saplēsta. Neskatoties to, un te var pat redzēt, kā man mainījās svars. Teiksim, nu, tievākais laikam bija tad te izskatās. Nu, reku, tas laikam jau kas saka, iegājies svars. Nu, bija arī šeit, redzi. Uz kuru tagad liec? Nu, tagad reku mans, jā. Un šeit uz 15 kilogramiem, 120, 130? Nu, visdrīzāk 100 un līdz 152 man bija augstākais. Nu, tēlāk un labāk. Un tā, nu, runājot par siksnām, man patīk. Man šitā patīk. Tas ir aizmugura, kas man tur ir problēmas. Un šitais siksna ir ideāli. You may feel that you hear colors or see sounds. Izmantosim to slingšotu. Pie manis viņš jau 3 gadus. 3 gadus es viņu izmantoju, jau ļoti apmierināts. Esmu pirmkārt rezultātu ziņā, teiksim, nu, izkustējās, teiksim, uzreiz sajūtu. Kā es arī tev teicu, es pieredinu sevi pie lielākā rezultāta, ko es paredzu, ka es kādreiz spiedīšu, jā, bez. Līdz ar to, lai tā, lai nav maksimāli samazināt to šoku, nu, teiksim, organismam un rokām. Nu, teiksim, visi, kas piedalās spiešanā, ja. Man ir vislielākais izmērs, tas ir 3XL, ja, šitais. Cik es saprotu, viss cietākais, tas melnais skaitās. Nu, vismaz uz to brīdi, kad es pirku, viņš bija viss cietākais. Patīk, lai šito, konkrēti ar šito slingšotu 330 vietu treniņā, nu, uzreizīgi saspiedu. Vēl bija 300 uz 5 es saspiedu ar viņu. Nu, tad laba forma bija. Un, nu, ja, teiksim, šodien, teiksim, es būtu veselīgāks, šodien mēs kaut ko līdzīgi izdarītu. Bet, nu, tagad pamēģināsim ar viņu 290. Ja būs uz 2 labi, tad mēs aiziesim uz 300. Paspiedīsim te 300. Nu tā, nu, tad jau redzēsim. Kāds 2 piegājienus, es domāju? Nu, skatīsimies. Ja tie 300 vēl aizies labi, nu, tad mēs vēl kaut ko te pamorgosim, ne? Nu, mēģināsim. Jā, labi, tā vai.
jau norunājam, jā, tu noņem un sākuma pozīcija tev no apakšas ir, tas ir svarīgi. Tur, kur mums ir problēma, tur, kur sprūst tienīts. Tad tu nolaidi, tagad tu neko nedomā, tu sagatavojies tu šitādi. Tad tu sagatavojies un starts no apakšas. Ar šāvienu pārliecinoši izšauj. Ir tieši tā, nekā savādā. Un pamēģini tagad ar taisnām kājām. Tu jūties kāds atšķirība? Droši vien bez svara tu pagaidām nejūties, bet pamēģināsim... Pamēģināsim tā un tā, īstenībā. Katrā piegājienā mēs pamēģināsim. Un te mēs iesim diezgan ātri, mēs krausim, teiksim, pa 25 kg. Jo mēs jau kārtīgi iesildījāmies jau ar klasisko spiešanu. Būs labi. Par tiem vingrinājumiem mēs iepriekš te runājam, kā viņi attīstās, ko. Mums Latvijā ir maz sportistu, kas, teiksim, bija topā. Jā, īstenībā vispār mums ļoti maz sportistu, kas bija, teiksim, kaut kādā līmenī. Bet, problēma ir tāda, ka, teiksim, žēl, ka tie sportisti, kas bija topā vai ir topā, jā, teiksim, haķabā Eiropā, teiksim, pieņemsim Eiropu. Viņiem braucot pa sacensībām, protams, tu gūst pieredzi. Jā, tu redzi, kā iesildās, kā trenējās, kā startē citas valsts sportisti. Un žēl ir, kur problēma ir to, ka mēs nedalāmies, teiksim, ar to pieredzi. Mums nav kur dalīties ar pieredzi. Ļoti maz notiek semināru, ļoti maz notiek kaut kādu kopīgo treniņu nometni. Teiksim, pēdējā laikā 11. gadā mēs uztaisījām treniņu nometni pirmo powerliftingu. Pašlaik Ivars Cīrulis mēģina, jā, teiksim, taisīt ik gadu vienu vai divas treniņu nometnes. Dobelē, ja? Dobelē, jā. Tieši, ja runātot par to, teiksim, mēs nevaram attīstīties, ja mēs nedalāmies ar pieredzi. Tad pieredzējušie veči nedalās ar savu pieredzi ar, teiksim, jauniem džekiem. Vienkārši te strādā divi momenti, jā, teiksim, negribu tas atrenēt tā, ka viņš būs spēcīgāk par tevi. Tas ir galvenā problēma, pēc kā man vajag, lai Dainis vairāk pamanīs. Es gribu būt visu laiku topā. Otrkārt ir tas, ka mums, ko es tematu vispār negribu, bet pieminēšu tikai vienu reizi un tagad, problēma ar federācijām, jā. To mēs neaprunāsim, tas ir ārpus komentāriem. Jebkurā gadījumā pats galvenais. Mēs esam powerlifteri, mēs esam spiedēji. Neatkarīgi no tā, kurā federācijā tu startē, tu dari vienu to pašu. Vienu to pašu, tad mūsu sporta veids ir powerliftings, mūsu sporta veids ir spiešana guļus. Un manas domas, piemēram, arī šīs dienas video, jā, teiksim, es atbraucu ar vienu konkrētu domu. Paldies, ka man uzaicināja. Paldies par to, ka jūs darat un popularizējat sporta veidu, un viss, kas saistīts ar šito sporta veidu un popularizēšanu, es atbalstu. Jā, un tāpēc nav problēmas ļoti pārdzīvot, bet tā, ka es nevaru atbraukt tieši tajā dienā, kad mēs sarunājam, jo, īstenībā, pirms tam es jūtos ļoti labi, es domāju, būs ļoti labs rezultāts, būs ļoti labs motivējušais video. Teiksim, mēs parādām rezultātu, parādām, kā arī Latvijā, džeki spiež, Latvijā daras un ir rezultāti. Bet, teiksim, ja viss tas, ko mēs šodien uztaisam, pēc tam kāds skatīsies uz tā pamata, viņš, teiksim, motivēsies un viņam būs rezultāti, es būšu ļoti apmierināts. Es domāju, priekš manis vairāk īstenībā neko nevajadzēs. Andrej, es domāju, pēc taviem rezultātiem paskatīsies un kaut ko jaunu iegūs ļoti daudz, jo jau pēc maniem video jau tur daudz, piemēram, rakstīja paldies, vienkārši tāpat uzraksta paldies, tur paldies mūsu organizācijai, sportei, ka mēs to vispār darām. Es domāju, pēc tava video noteikti daudziem būs lielāko iedvesmu to visu darīt un tā tālāk, jo, tu esi viss Latvijas spēcīgākais un kā no tevis var neņemt piemēru.
tiešām, jā, tas ir superīgi dalīties pieredzē. Pareizais un pozitīvākais piemērs. Piemēri visādi var būt pareizi. Un līdz ar to, runājot par maniem rezultātiem, es vēl joprojām uzskatu, ka savu maksimumu es vēl nesasniedzu. Man ir tikai 3 gadi. Bet cik tu gadus nodarbojies ar powerliftingu? No 90, pieņemsim konkrēti no 98. gada, es esmu ar stieni. Drusku. Ir normāli. Šo to par zāli zinu, respektīvi. Var kāds pajautāt, var kāda atbildēt. Bet, ir džeki, es tas pieminētais Ivars, Cīruls, Kostis Konstantinos, tas ir cilvēki ar pasaules vārdu, teiksim, pieredzējuši, ļoti pieredzējuši cilvēki, un ļoti žēl, ka mums ir viņu maz. Ir spēcīgi puiši, es zinu, ka spēcīgi puiši, bet, rezultāts žēl nerāda. Kāpēc nerāda? Ko es pieminēju, mums trūks informācijas apmaiņas, mums trūks pieredzes apmaiņas, un tāpēc ļoti ceru, ka šīs dienas video to kaut kāda veida to informācijas apmaiņu iekustinās. Teiksim, mēs sāksim kustināt un kultivēt, un programmas rekrutās un mana programma, šīs dienas treniņš, neliela mana programma, uz vienu dienu. Ko var pieņemsim, saucamie prahodkas, pirms sacensībām, teiksim, 2-3 nedēļas tu uztaisi, tu zini, kādu tu rezultātu. Tādu treniņu var uztaisīt, teiksim, lai būtu pārliecināti par saviem rezultātiem. Un tieši to mēs tagad arī darām, nododam informāciju tālāk. Mums bieži. Mums ar Andreju bišķiņ atšķirīgi, kā es iepriekšējos video stāstīju, kad es šo vingrinājumu lieku kā kaut kādu 4. vingrinājumu muguras treniņos, kur tīri man sāk strādāt, es lieku akcentu, morāli domāju līdzi, lai man biceps sāk iesildīties, jo šī kustība līdzi. Un muguras vidusdaļa, un tas tieši visas muskuļu grupas mugurai, lai attīstītos. Bet redz, Andrejs šo vingrinājumu pieliek lats spiešanai, ko es iepriekš neesmu darījis, bet būtībā katram jau pēc savām izjūtām jāskatās. Tu jau spried pēc savas gandrīz 20 gadu pieredzes, un tu vari sevi pazīsti kā savus 5 pirkstus, un tāpēc, tāpēc arī droši vien, tas programmas, visas manas programmas, kaut kāds metodikas, kā es trenējos, jau sen jau ir atkarīgi tikai no tā, kā es jūtos tajā dienā. Tikai. Protams, ir plāns tāds, nedēļas plāns, ko es pēc kā taisu, teiksim, tas pavisam noteikti ir. Bet, tā ritīgi par tiem vingrinājumiem nav man sadalīts. Es atnāku, es jau apmēram zinu, ko es gribu darīt, bet, tā es jūtos, tā es arī darīšu. Un nekā savādāk savam organismam, tas ir ideāls tāds savienojums tu un jūti savu organismu un jūti, ko viņš var. Un tad tajā treniņā tu dabūsi no tā organismu visu. Ja tu nezini, ja tu tur viņu moki, ja tu tur, teiksim, dari pāris, galā sev rezultāts nebūs. Bet ir tāda lieta arī, kā, piemēram, tev daudz liela pieredze vēlreiz teikšu, bet tie, kas sāk iesācēji, viņiem būtībā no sākuma vajag pēc kaut kādas noteiktas metodes to visu izdarīt, lai pēc kaut kāda laika viņi tikai varētu pēc izjūtām vadīties. Pa programmām. Nekād netrenēties pēc programmas, kuru jūs dabūjāt Google. Nekād. Nekād netrenēties pēc programmas, kuru jums uzrakstīja onkulis, kuru jūs nekad mūžā neesat redzējuši. Tāpēc, ka es jums saku uzreiz, ka, teiksim, ir tādi cilvēki, ir tādi cilvēki, kur uztais programmu, ar kuru tu sevi satraumēs. Tas cilvēks iespējams sēž invalīdu ratiņos, kuru apvainojas uz visu pasauli. Un viņš ar tādu nolūku arī speciāli uztais to programmu, uzliek bildīti smuku, kur viņš ir ļoti spēcīgs puika. Jāpaņem, piemēram, tevi, piemēram, Ungārija, te neviens nezinu. Viņš Ungāri rekvējis. Viņš saka, vajag labais puika. Rakstu programmas, uzrakstu, cilvēks satraumēs, šitais cilvēks sevi apmierināja. Tādā veidā. Tas ir jāizdomājas līdz tam, tad ir pavisam noteikti nekad netrenēsies pēc tādas programmas, kur tu nokačēji nezinu kur. Līdz ar to, ja tu gribi kaut kādu programmu,
nopērst visu visdrīzāk labu grāmatu. Piemēram, ir aprakstīti svārcelšanas programmas, ir tāds krievu speciālists Šeiko kungs, kurš apraksta tieši powerlifting treniņus, un no tās mēģina kaut kādu vispārēju treniņu dabūt programmu, jo iesācējs var trenēties tikai pēc vispārēju treniņu programmas. Ko tas nozīmē? 3 bāzes vingrinājumi, mugura, kājas, krūtis un vispārējais tikai laika gaitā pieslīpējot pēc vajadzībām. Un tad tikai tu vari atnākt pie speciālista, kuru tu redzi, kā mēs viens otru, kurš tev izstāsta, kurš tev saka, ka viņi strādās, un kuru tu pēc mēneša redzēsi, kuram tu varēsi pajautāt, kāpēc man neiet. Jā, tieši tā. Un tas ir svarīgi. Un nekādas citas programmas nav. Ticiet man. Google ierakstīt treinings, super hardcore programmu, tas nav variants. Solījumi, ka pēc mēneša tu spiedīs 10, 20, 30 kg vairāk. Muļķi, spiedies. Vēl kas svarīgi, teiksim, treniņos. Kā mēs jau teicām, tas modīgākais vārds motivācijas. Tagad viss ir motivation. Ja runājot par motivācijām, arī mana, teiksim, karjera laikā vienmēr centos atrast motivāciju nākošam svaram. Man bija sapnis saspiest bez ekipiem 250 kg. Loģiski, es kaut kā tur saspiedu viņu. Un pēc idejas sanāk tā, ka tā galvenā mana motivācija ir beigusies. Tad pavisam noteikti tur ļoti ātri atradu motivāciju, teiksim, saspiest uz 5 reizēm 250. Es uzskatīju, ka tas būs, tas īstenībā vēl joprojām skaitās diezgan, pat pasaules līmenī labs rezultāts, 250 rāvā uz 5. Tad es 270 gribēju, tad es gribēju Eiropas rekordu nolabot, un tad es gribēju tur pasaules rekordu. Tad, beigās tagad ir pašlaik un galvenais 300, Mēģināju jau 3 reizes, un oficiālās sacensībās mēģināju jau 3 reizes. Tev tur maz pietrūka. Pietrūka visur maz, bet pietrūka tomēr. Zin kā, vienmēr tā ir, gol gandrīz не бывает. Bet, mana motivācija nav pazeminājusi ne pat drusciņ, tik tieši otrādāk. Parādies tas niknums, vēl vairāk niknums, protams, tikai uz sevīm. Skaidru galu apsver to, kur trūkst, kur kas. Katru sezonu uzsāku tieši piestrādāt tur, kur es uzskatu, ka man pietrūkst. Šito gadu es nolēmu beigt savu sapni. Tad pa 300 un 300 šogad jābūt. Un pavisam noteikti man motivācijas vairāk nekā vajag. Tas jau pāri, jau cik var vien būt. Līdz ar to, pašlaik ir doma aizbraukt uz Krieviju. Mājas sākumā. To Kirila Saričeva federācija? Jā, tad bitu čempionov nenotiks, bet notiks kaut kas līdzīgs. Komerc turnīrs organizēs jau Maskvā viņu, tas pats Kirils Saričevs, pasaulē top 1 spiedējs, teiksim, vai top 1, top 2, respektīvi, viņi tur Spūto tur cīnās. Tā kā federācija. Tagad ir nodibināta federācija, man ir ielūgums. Vēl risinām dažus finansiālus jautājumus sakarā ar braucienu. Vienmēr viņi pietrūkst, kā maza valstīna sponsori trūkst vienmēr. Tikai es kā rītīgs sportists sāku sūdzēties pa naudiņu, bet problēmas nav. Ir tikai problēma viena – aizbraukt uz turieni un sasniegt sev vēlamo rezultātu. Minimums man tur jāspiež 300. Tas ir, neiet runā par, teiksim, naudas balvu vai vienkārši, tas ir priekš manis. Konkrēti tas ir pilnīgi, kā es tev teicu, labs, nopietns turnīrs, kurā būtu, teiksim, sasniegt savu maksimumu.
Un, teiksim, tas būtu skaisti. Teiksim, kādā prestīžā turnīrā sasniegt kaut kādu, es uzskatu, pasaules top līmeni rezultātu. Jā, jo tur ir saicināti top atlēti. Tur pēc manis, teiksim, cik man uzrakstīja, kā man prezentēja turnīru, būs savākti 20 pasaules spiedieki, kuri spiedīs 300 vai mēģinās spiest 300. Jā, tas vien jau būt tur, teiksim, un piedalīties visu šajā pasākumā jau nozīmē kaut kādu atzīšanu, savu veidu, jā, teiksim, tāpēc, cerams, ka viss sanāks, un, 300 jābūt. Cik var? Cik palicis laiks ir tagad? Pilnīgs mēnesis, teiksim, pilnīgs mēnesis. 4 nedēļas, 7 spiešanas man smagās. Nebūtu man izsits no ritma, tā slimošana pats redzi, rezultāts būtu jau ļoti tuvu galam. Jau šodien bija ļoti labi. Jā, teiksim, man traucēja atpošana, vēl palika tās slimības sekas, bet ir labi. Es šodien pārsteigts par sevi īstenībā. Priekš sevis es biju nolēmis, ka ja es uztaisīšu 2,7 uzreiz, tad es vispār būtu apmierināts, bet šodien sanāca baigi labi. Tātad mēs piebeigsim 30. Par uzturu laiku mēs baigi nediskutēsim, tāpēc, ka tas ir ļoti plaši. Visiem zināms, ka, teiksim, ja tu gribi rezultāts, organismu jābaro. Kā un kādiem līdzekļiem, tas ir katra maka jautājums. Jā. Jo, pats zini, viss kvalitatīvs ir dārgs, tāpēc arī ēdam, dzeram, cik vien varam. Tā arī tas progress arī. Tā arī īstenībā atkarīgs. Cik tu, tāpat kā to, teiksim, kaut kādu dārzini, cik tu viņu kop, cik tu viņu piebaro, cik tu viņu laisti, cik tu viņam saules tiek, tik arī viņš izaug. Tad mēs arī tādu paši esam. Es domāju, Andrejs arī man piekritīs, ka šis sporta veids salīdzinoši ar top valstīm kaut kā, arī tāpēc, ka viņš nav olimpiskais sports, viņš ir mazāk finansēts nekā piemēram kaut kāda vieglētika un tālāk. Un tāpēc sportistiem šajā sporta veidā ir vairāk savi personīgie līdzekļi jāiegulda un vairāk sava alga jāiegulda tajā visā, kas ir diemžēl pagaidām kaut kā tā. Īpaši mūsu Latvijā tas finansējums nav tik slopes. Es tev tieši tā, paskaties, Rostargujo kungs mums ir biatlonists, kurš nepārtraukti sūdzās. Viņš ir olimpiskā sporta veida pārstāvs, bet viņš arī nepārtraukti sūdzās par naudas trūkumu. Viņam tā latiņa ko mēs varam runāt, ne? Tātad mēs neesam olimpiskais sporta veids, bet tam mēs esam visapšaubamākais sporta veids, visādā ziņā, mēs te arī neaprunāsim. Bet, pasaulē, teiksim, top līmeņa sportisti, tomēr, teiksim, labi, viņi varbūt šiki nedzīvo kā bodybuilderi, teiksim, kas ir apmaksāts ir daudz apmaksāts, bet, top sportisti, tie vismaz kām ir līgums, par ko es arī saku, ka mans sapnis ir tomēr atdzīvoties līdz līgumam, kas nodrošinātu vismaz manas treniņus, uzturu un dalību sacensībās. Es domāju, tas būtu milzīgs bonus un atvieglojums, Tas būtu, pirmkārt, progress pašā sporta veidā, te Latvijā, teiksim, powerlifters Latvijā ar līgumu, tas būtu,
tas būtu kaut kas. Jā, teiksim, ja mēs runājam par olimpiskās sporta veidiem, ko es saku, Rastogojo kungs sūdzās, jā, par to, ka trūks finansējumu. Viņš ir olimpiskā sporta veida pārstāvis, jā, kur it kā nevajadzētu būt problēmas, jo tomēr viņi ir publicēti, reklamēti un masu mediju visādi veidi atbalstīti, bet mums ir trūkums, mums nav, teiksim, kas mūs publicē, kas mūs prezentē, teiksim, masu medijās. Līdz ar to arī trūkst finansējumu, tāpēc, ka mēs neesam interesanti. Mēs esam interesanti tikai ar savu rezultātu un šaura loka cilvēku, kuriem tas sporta veids, teiksim, interesē. Bet, var atdzīvoties līdz tam, vismaz mūsu apstākļos, ka būtu tā, ka nevajadzētu domāt par to, kā sagatavoties treniņiem, kā sagatavoties sacensībām, kā aizbraukt uz viņiem. Tā, ja man tā būtu, es uzskatītu, ka esmu sasniedzis šajā sporta veidā šeit Latvijā visā augstāko līmeni. Jā, maksimumu. Jā, tas ir, es nerunāju par to, ka ja man maksātu tā, ka es dzīvotu nekur nestrādātu, mainītu mašīnas tur dārgās, jā, tur kā Phil Cates, jā, rādītu savu biezo māju. Jā, staigās suņiem, jā. Jā, tā nebūtu, bet būtu tā, ka es varētu nedomāt par to, kā man aiziet uz zāli, vai es vispār varu aiziet uz zāli, jo man jāstrādā. Un līdz ar to netieku es tur. Tā, līdz ar to. Cool. Es nezinu, cik stundas mēs jau trenējāmies, bet diezgan ilgs šodien kārtīgs treniņš sanāca. Pēc Andreja metodas tiešām sevi var diezgan labi piekaut šī treniņā. Jūtos ļoti labi, kā tu, Andrej. Es saku, ņemot vērā to, kā slimoju, un šodien, teiksim, pirmais man treniņš, kur es mēģināju vismaz uz 90% nostrādāt, tas arī pārsteidzoši sanāca. 90%, ja ne pat vairāk. Teiksim, sanāca treniņš smags, bet tāds pārliecinošs, ne? Jā, bija ļoti labi, manuprāt. Izmantojam paņēmienu, jā, ka mēs tur aprunājam tas metodijas, kas nākam no Amerikas pārsvarā, viss tas jaunājumi, kā pilnvarot sevi, teiksim, spiešanā, paspiedām no grīdas, kas ir tāds jaunājums, jā, teiksim, cik jaunājums, bet pie mums reti izmantojams, pavisam noteikti. Es viņu jau otro sezonu, ko vingrinājumu trenējot, man patīk. Vienīgais mēs te aprunājam, ka, teiksim, piedāvāts amerikāņu variantā taisnām kājām. Mēs bijām tās kājas saliekuši, līdz ar to izslēdzams, jūtams sāpes mugurā. Jā, jo man tas pats, kas tev mēs jābija jūtam muguras krustus. Līdz ar to, tā bija ērtāk. Viss, un tad pastrādājam nedaudz ar muguras aizmugurē daļu, teiksim, kas es, teiksim, savas mājas zālē nedaudz vairāk pateicu, bet šodien mēs piekusām un nobeidzam ar tricepu uz bloka, kas ir viens no vingrinājumiem, bet, ņemot vērā šīs dienas treniņu intensitāti, mēs viņu vienkārši atzīmējamies. Jā, tas ir vienkārši tā, asinīs padzēt mazliet un viss. Un jūtamies piedzīti. Jā, es domāju, ka mums priekšdienā būs vēl kāds raidījums ar Andreju, kur mēs pievērsīsimies vairāk citām muskuļu grupām, kuras ir mazākas, bet arī tieši tikpat nozīmīgas, lai proporcionāli viss attīstītos, un tādā ziņā, ka ne tikai bāzi šeit ir jāliek iekšā, to Andrejs arī noteikti mums kādā no nākušiem raidījumiem pastāstīs. Jā, un vēl nedaudz, domāju, daudziem, protams, interesēs tiešām pāris vārdos. Kā tev patīk, ēst? Tu ēd daudz, bieži, reti, mazās porcijās, lielās. Kāds ir tavs princips, kā tu ēd? Jo tas tomēr tas profesionāls. Teiksim, ja ņemt teiksim, mūsu, pieņemsim, bodybuilderus, ēšanas ziņā mēs esam, nekādi. Powerlifteri ēd daudz, ēd visu. Es nezinu, vai kāds no profiem skaita baigi kalorijas tur un cik viņš dienā tur. Vienīgais viņš grib iekļauties kaut kādā svarā. To visdrīzāk viņš ierobežo vienkārši ēdienu, reizi samazina, nevis, teiksim, tur baigi svērt to pārtiku. Ēdu visu. Protams, sezonas laikā sadalās man gads divos posmos, divos sezonos. Tas ir pārsvarā no februāra līdz jūnijam un no augusta līdz decembrim. Vispārējo laiku skaitās man atpūtas
atpūtas, bet es uz zāli eju. Un tad, protams, ēšana man ir apmēram starpsezonā. Te pieņemsim 2, 3, 4 reizes dienā. Tas atkarībā arī no tā, jo es strādāju diennakti un tur nevienmēr sanāk paēst tad, kad gribās. Un līdz ar to, sezonā cenšos uzēst vairāk. Pēdējo reizi cenšos uzēst ap 11, 12 vakarā. Pirmo, protams, no rīta grūti, bet uzskatu, ka labāk ēst no rīta jau. Un tad vakarā es ēdu, teiksim, mazāk to porciju. Jā, jo tomēr, guļot, vēl pārstrādājot pārtiku, daudz enerģijas neiegūsim. Jebkurā gadījumā visu kartupeļus mazāk cenšos, bet ēdu, uzreiz saku ēdu, jā. Visu veidu putras, protams, gaļu visu ēdu. Kaut gan iesaka kolēģi cūgaļu mazāk, bet, ko man darīt, ja man ir garšo. Vasarā pavisam noteikti izlaižos līdz pēdējiem, ēdu visus šašlikus, cīsiņus, vistiņas. Bet, protams, vecums iet uz priekšu un organisms sāk regulēt jau savu. Sāk sāpēt kuņas ik pa laikam, protams, no cepta, no kupinājumi visādi veidi. Pēdējā laikā atteicos no kupinājumiem, jo kuņas netur. Visu un pa lielam vairāk nav. Man patīk dārzeņi, man patīk augļi, ļoti patīk augļi. Saldums, meduskūka tikai. Es tevi ļoti labi saprotu. Un pārējais saldums neesmu kāranies baigais. Gaļu mīlu, gaļu. Es varu ēst tikai gaļu. Piemēram, es varu ēst tikai gaļu. Es varu neēst ne kartupeļus, ne grīķus, ne rīsus, ne pat dārziņus. Bez gaļas es nevaru. Es esmu gaļa ēdājs, izteikts. Un, tā arī dzīvoju. Tad vēl tāds jautājums. Kā daudz tagad sāk trenēties? Piemēram, paskatīsies šo te video, skatās Andrejs spiež tur gandrīz 300. Jā, vai tagad es arī maukšu uz trenažieru zāli, Andreja programmas centīšos tur un tā tālāk, visus ņemšu viņa padomus. Viņi gūst no tevis motivāciju, bet tie, piemēram, kuri nav redzējuši to vai vēl kaut kāds, kā viņiem gūt šo motivāciju, lai viņi sāktu darboties, lai viņiem sāktos rastos iedvesma sevī. Respektīvi, tev arī kaut kāda iedvesma bija radusies, kad tu sāki ar šo te nodarboties. Varbūt kaut ko par to vari pastāstīt. Es vēl no tā laika, kad vienīgā motivācija bija Arnolds Schwarzeneggers. Ja. Tās bija daudziem. Jā, viņš vēl joprojām, bet runājot par jauniem cilvēkiem. Tā, sāksim ar to, ka jāatnāk uz zāli. Sāksim, tas ir pats galvenais. Motivāciju tu atradīsi tikai sevi. Ja tu neatradīsi motivāciju aiziet uz zāli, tad nekāda cita motivācija tev nepalīdzēs. Tad pirmā un galvenā atrast motivāciju sev atnākt uz zāli. Tur zālē, ja ir pietiekoši laba zāle, pietiekoši liela zāle, kas šitā. Ja? Teiksim, te ir ļoti daudz trenētu jau puiši, meitenes staigā. Ja? Lūdzu, tev pirmā motivācija. Tu skaties, kā viņi izskatās, un tev, pieņem vienu no viņiem kā savu motivāciju. Kā iespējamo, kā tu gribi kļūt, kāds tu gribi kļūt uz pirmajos savos, uzreiz saku, lai kaut ko mainīt sevi, pusgadu tas ir minimums, protams, trenēšanas zālē, regulāra trenēšanas zālē. Bet, pēc tam pēc vajadzības. Ja tu nāc uz zāli tikai sevi pilnveidot, tikai nomest svaru kaut kā, tev nekāda dižuma motivācija nevajag. Vienkārši seko sev līdzi, nosveries, paskaties video, kuri ļoti daudz tagad ir motivējuši. Arī vienu no mūsu video, piemēram, kas būs motivējušies. Un tad vispārējais, ja tas progress ies, ja viņš attīstīsies rezultāts, tad arī veidosies nākošā motivācija. Kā es tev teicu, tieši man tāpat bija katru reizi, kad es sasniedzu kaut kādu savu pirms tam iedomāto motivāciju, iedomāto rezultātu. Es ļoti ātri izveidoju situāciju, kur man jābūt jaunai motivācijai, jauna rezultāti, jauns izskats, jauns svars, tā tālāk. Līdz ar to tā arī veidojas, jo grūti pateikt, kā var motivēt cilvēku, kuriem ir 60 kg, viņš atnāk uz zāli un saspiež 42,5. Es nezinu, ko viņam pateikt, paskatoties mūsu video. Es nevaru viņu pārliecināt, ka viņš pēc gada 300 spiedīs. Tas ir ļoti grūti. Vai ka ir reāli iedomāties. Tieši tā, reāli vienkārši izvēlēties,
motivācija kā tāda, ka var pacelt vairāk nekā tu spiež šodien. Ja tu pēc pusgada treniņiem pacēli to pašu svaru, teiksim, labi pieaugs 2,5 kg, 62,5 tu svers, un pacels jau 70, tu esi čempions. Tu pieliki klāt 30 kg. Jā, tu respektīvi ļoti daudz. Pats sevi. Tieši tā. Jā, tā kā draugi nedzinieties uzreiz pakaļ Andrejam, nezinu, vai jūs uzreiz tādus rezultātus neuzspiedīsiet. Zināties paši sev pakaļ, paši saviem rezultātiem. Jā, Andrej, droši vien tu arī līdz tam periodam, kad nodarbojies ar powerliftingu, tu darīji kaut ko citu, un tava dzīve bija krietni savādāka. Kā mainījās tas viss, kad tu sāki nodarboties, tu sāki kļūt liels, spēcīgs, tev parādies rezultāti, tevi cilvēki sāka iepazīt, redzēt tevi dažādos videoklipos, turnīros, un tavs vārds tika pamanīts pasaulē, valstī un tā tālāk. Kā tava dzīve pamainījās? Grūti iedomāties, vai viņi ir ļoti, pavisam noteikti viņi mainījās kā, pirmkārt, šobrīd jau ilgstoši mana dzīve pārkārtot visu sporta veidam, treniņiem, par ko arī liels paldies manai ģimenei, manai sievai, manam dēlam. Viņi man ļoti atbalsta, bez viņa atbalsta īstenībā nebūtu nekas, jo viens nav cīnītais un mana komanda, mana ģimene ir. Mainījās pavisam noteikti, svars mainījās un mana attieksme, nedomāju, ka kaut kas diži mainījās, jo tas ir tīri personīgi. Diez vai, vismaz mans uzskats, jo spēks, dotais tev spēks, tas ir atbildīgi. Ja, un tā attieksme, kā tu parādi sevi, būdams spēcīgs, īstenībā arī visu nosaka. Tad nevar būt tā, ka tu paliekot spēcīgāks, mainās arī tu. Tev jābūt tikpat labsirdīgam, tev jābūt tikpat atsaucīgam, tev jābūt tikpat pozitīvām un visādā veidā pieejamam. Ja? Nemainoties nekādā veidā, mainoties tavam rezultātam, tavam svaram, tavai popularitātei un tā tālāk. Tas nevar būt ietekmējušais faktors, ka tu mainīsies vismaz uz slikto pusi. Visdrīzāk pavisam noteikti jābūt uz labo pusi, kas drīzāk es arī uzskatu par sevi. Man parādījās, es tā teicu par viņu. Man parādījās tieši otrādā tāds sajūta, ka man ir spēks un savu daļu spēku es varu veltīt dot kādam. Tad palīdzības izjūtas tādas. Ja es redzu cilvēks, viņš ir vājāks, viņš nevar to pavilkt. Es uzreiz cenšos. Tāpat arī cilvēks atnāk uz treniņu, es redzu, viņam neiet. Nekad neesmu bijis tā, ka es stāvēju maliņā kaut ko. Es pieeju, palīdzu. Esam no tevis ļoti daudz un vērtīgas informācijas ieguvuši. Andrej, liels tev paldies par to, protams. Es domāju, skatītāji to novērtēs un ņems par labu, ņems kā piemērus. Droši vien 100% es dzirdēšu daudz atsauksmes par šo. Droši vien šis būs videoklips, kur mēs mēģināsim palaist arī tālāk citur pasaulē, drusciņi kaut kādos krievu formos un tā tālāk, jo tavs vārds tomēr ir pazīstams. Es domāju, arī tavi konkurenti, kas gatavojās, viņi gribēs redzēt tavu treniņu procesu un tā tālāk. Pavisam noteikti. Jā, un tā kā, būs interesanti. Liels paldies tev, Andrej, ka tu atnāci. Jā, paldies jums. Paldies, ka aicinājāt. Un ceru, ka jūsu projektam būs nākotne. Paldies liels, jā. Tā kā čau visiem. Čau vēl.